Labrīt visiem, kas ir pieslēgušies. Sākam pārraidīt spēles no Latvijas Frisbija līgas vīriešiem. Tātad iesildījāmies jau ar spēli starp Valmieru un Daugavpili. Tagad tiksies komandas Salaspils juniori pret Ogres Naitvaiču. Komandas sastāvi: Salaspils juniori Imants Ilgašs, Jānis Bernāns, Bruno Jurginsons, Arvīts Ondrups, Pēteris Valainis, Gregors Matīs, Toms Ābeltiņš, Miks Sniķeris, Arvīts Žanis, Orlovskis. Komandas Ogre Naitvaiču sastāvs: Mārcis Lapsa, Ivo Ernstons, Mārtiņš Saulīte, Ričards Racins, Nauris Jasukēvičs, Jānis Seipulis, Madis Pauls, Juris Miezītis, Genādijs Novikovs, Harijs Dombrovskis. Tātad varam redzēt, komandas sasveicinās pirms spēles un kapteiņi tūlīt ķersies klāt diska izloz, lai noteikti, kurš spēle sāks ar uzbrukumu un kurš ar aizsardzību. Nedaudz ievadā par vīriešu Frisbija līgu šī gadā. Tātad komandas ir sadalītas divās grupās. Top 5 komandas spēlē savā starpā un apakšējais sešnieks spēlē savā starpā. Tātad sākam spēles ar otrās grupas spēlēm. Komandas ir noteikušas, kurš sāks spēlē ar uzbrukumu, kurš ar aizsardzību. Dodas nosaukt savu komandas saukli un tūlīt arī ievadīs disku spēlē. Ja nu kāds vakar skatījās jaunatnes čempionātu, tad droši vien Salaspils junioru rindās pamanīs pāris pazīstamas sejas, jo daži no šiem jauniešiem vakar izcīnīja jaunatnes čempionu titulu. Vai tas viņiem palīdzēs šodien, to mēs redzēsim spēlē. Tātad ar aizsardzību sāks komandas Salaspils. Tas viņiem dos taktisku priekšrocību otrajā puslaikā. Komandas paziņoja, ka ir gatavs sākt spēli un seko pārmetiens. Pārmetienu laikā komanda, kas sāks spēli aizsardzībā, cenšas disku mest pēc iespējas tālāk, lai pretiniekiem būtu jāveic pēc iespējas tālāks uzbrukums. Tad redzam nelielu stresu Ogres jauno spēlētāju vidū, un Salaspilī izdodas pārtvert disku. Rezultatīvi aizsardzībā spēlē Jānis Bernāns. Salaspils ātri ievad disku spēlē, ātri izspēle un punkts. Toms Ābeltiņš pēc Gregora Matīs piespēles paspēja iezemēt kāju laukumā, tādējādi gūstot punktu Salaspils labā. Pēc gūtā punkta komanda, kas guva punktu, paliek gala zonā, kurā tā ir noķērusi disku. Savukārt komanda, kas zaudēja punktu, dodas uz otru laukuma pusi. Tādējādi komandas būtībā pēc katra punkta samainās laukuma pusē. Telpās tam īpašas nozīmes nav, bet ārā, kur ir laikapstākļi, kur ir vējš, tas var būt arī ļoti izšķiroši. Tad Salaspilieši ievada disku spēlē. Labs pārmetiens tuvu līnijai, bet Ogrei izdodas atdot piespēli uz vidu, paplašinot spēles laukumu. Centiens no Ondrupa un iespējams šis te layouts, ko izpildīja spēlētājs aizsardzībā, uzzina nelielu stresu spēlētājiem disku un viņš kļūdījās. Tad Salaspils atkal ievada disku spēlē. Piespēle pa līniju, vēl viena piespēle pa līniju, meklē trešo piespēli pa līniju. Nē, tomēr nosvingo uz laukumu vidu. Atkal spēlē pa līniju. Jā, būtībā daudz piespēles aiziet pa līniju, un kā redzam, mazs spēles laukums, liels ātrums un ļoti grūti atdot precīzu piespēli un precīzi noķert disku. Tā kā vēl viena iespēja Ogres komandai gūt savu pirmo punktu. Ļoti savāda darbība no Ogres spēlētāju puses, iespējams kāda nesaprašanās ar komandas biedriem vai vienkārši tehniskais brāģis. Salaspils veiksmīgi nogādā disku otrā laukuma pusē. Sniķeris meklē iespējas, atdod disku zonā, neredz partnerus, atdod Ondrupam uz vidu. Un veiksmīgi disku zonā tvēr Jurginsons. 2-0 Salaspils labā. Abas šīs komandas varētu saukt par
par klubu junioru maiņām. Salaspils juniori ir Salaspils Frisbija kluba jaunie spēlētāji. Vēlāk varēsim redzēt arī lielo spēlētāju pirmās komandas spēles. Savukārt Ogres komanda arī ir veidota no jauniešiem, kas ir skolas vecumā. Būtībā viņi ir atsākuši Ogres Frisbija kluba vīriešu komandas gaitas. Spēlētājs meklē piespēli uz vidu. Tālā piespēle. Izskatās, ka nebūs kas saņem. Nē, tomēr nospēlē diskā un neveiksmīgi. Labu spiedienu izdara Bernāns. Un Ogres pārstāvim neizdodas tvert piespēli. Salaspils nekur nesteidzas. Mierīgi paņem disku. Uzbrukuma komandai ir tiesības iznākt uz zonas priekšējo līniju, ko arī Orlovskis tikko izdarīja. Bernāns nosvingo uz vidu, atdod Sniķerim, meklē partnerus vidū. Atkal piespēle pa līniju, meklē taisni un diemžēl, pārāk ātra piespēle, nepaspēja izskriet spēlētājs. Tātad atkal uzbrukuma komanda drīkst iznākt līdz zonas priekšējai līnijai. Meklē partnerus, atrod partneru vidū, ļoti labi. Izdevīga pozīcija, lai turpinātu uzbrukumu. Ogra mierīgi, pacietīgi ar īsām piespēlēm mēģina virzīties uz priekšu, pārāk nesasteidz. Ļoti labi tur disku centrā, tādējādi paturot plašu laukumu. Nē, tomēr Sniķers spēja uztaisīt aizsardzību un pārņemt piespēli. Orlovskis Bernāram zonā punkts. 3. punkts. Būtībā Salaspils turpina vakardienas dominanci. Arī tur viņi spēli iesāk ļoti veiksmīgi. Tagad arī 3-0. Ogrei ir ko pārdomāt. Tātad nedaudz par terminiem. Svings, jeb piespēle laukumam šķērsvirzienā. Tā ir iespēja nomainīt pusi, līdzīgi kā futbolā, mainot flangus, lai meklētu labākas iespējas pa otru laukuma pusi uzbrukumam. Tātad redzējām izdarīts nekorekts pārmetiens un Ogres komandai tiesības sākt spēli no brika atzīmes, bet ļoti taktiski pieredzējušais Jānis Seipuls paņem minūtes pārtraukumu. Daudz ko pārdomāt Ogrei. Jā, tad par terminiem. Svings, tātad, kā jau minēju, piespēle šķērsvirzienā, lai paplašinātu spēles laukumu, paplašinātu iespējas gūt punktus. Savukārt brika atzīme, tā ir vieta, no kuras ir jāatsāk spēle tajā brīdī, kad komanda ir izdarījusi nekorektu pārmetienu. Brika atzīme ir aptuveni 9 metrus no zonas līnijas, kas dod izteikti priekšrocību komandai, kur tūlīt sāks spēle ar uzbrukumu. Tātad labs pārmetiens būtībā piezemējas precīzi pretinieku zonas tālajā stūrī. Ja tas neizdodas, ja pārmetiens ir nekorekts, tad, ja tas izdodas virs 2 metriem ārpus laukuma, tas nozīmē, ka komanda var sākt spēli no brika atzīmes. Tātad komandas ir gatavas atgriezties spēlē. Pēc minūtes pārtraukuma spēle tiek atsākta uzbrukumam ieņemot pozīcijas, un aizsardzība var izvēlēties, kur viņi pēc tam nostāsies. Lai atsāktu spēli, aizsardzības spēlētājam ir jāpiesit pie diska tādējādi, paziņojot, ka disks ir ievadīts spēlē. Tad drīkst uzsākt spēli. Un šis timeouts ir bijis veiksmīgs, jo Ogres komandai Jānim Seipulim beidzot izdodas gūt punktu. Beidzot Ogre pierakstās uz tablo 3-1. Skatīsimies. Es domāju, ka Ogrei pamodusies un turpinājumā ir gaidāma ļoti, ļoti sīva cīņa. Tad varēsim paskatīties, kādas ir Ogres spēlētāju iemaņas izdarot pārmetienus. Vai izdosies piezemēt disku pretinieku tālajā zonas stūrī? Nē. Pārmetiens uzreiz tiek noķerts un Salaspils jau atrodas puslaukumā.
Ābeltiņš iespiests uz līnijas, meklē partnerus, atdod uz piespēli uz vidu, piespēli tālāk. Un ļoti labi Salaspils izmanto visu laukumu platumu un pārvietojoties no vienas malas uz otru, ļoti vienkārši gūst savu 4. punktu. Tātad nepārāk precīzs pārmetiens Salaspils spēlētāja izpildījumā, bet Ogre piekrīt, ka viņi gatavi sākt spēli no līnijas. Ātra piespēle uz vidu, tiek meklēti partneri. Un Ābeltiņš pārtver piespēli, meklē partnerus uzreiz zonā. Orlovskis gūst punktu no Ābeltiņa piespēles. Ļoti veiksmīga epizode Salaspils izpildījumā. Ļoti ātri noreģē visa komanda. Ābeltiņš uztaisa aizsardzību, visa komanda ir gatava virzīties uzbrukumā, un Ābeltiņš atdod piespēli uz ielicienu Orlovskim, un Orlovskis gūst punktu. Par spēles mērķi. Spēles mērķis būtībā ir gūt piespēli, noķert piespēli pretinieku aizsardzības zonā. Tad, ja skatāmies, ka Ogres komanda uzsāk punktu izspēli pa labi no jums, no skatītājiem, tad viņu uzdevums tagad ir gūt punktu zonā, kas atrodas pa kreisi. Diemžēl atkal nesekmīga piespēle. Salaspilī kārtējā iespēja realizēt savu uzbrukumu un gūt kārtējo punktu. Ļoti labi tiek nosvingots uz laukumu vidu. Atkal atdot piespēli uz vidu, paskatāmies pa otru malu iespējas. Un Bernārds ar tālu ielicienu. Nē, tomēr komandas spēlētāji nolēma, ka tas nav punkts. Un Bernārds izpilda rezultatīvu piespēli un aizved šo punktu līdz galam. Tad varbūt viena nianse, ko jūs pamanīsiet, tad laukumā nekur nav manām tiesneša. Tā ir frisbija sporta veida specifika. Arī augstākajā līmenī šī spēle tiek spēlēta bez tiesnešiem. Tātad ļoti būtiskai godīga spēle. Spēlētājiem pašiem jāpārzina noteikumi un jāprot arī tie pielietot. Kā redzējām tikko epizode, tātad Bernārds pats saprata, vai arī pretinieki viņam norādīja, ka punkts nav gūts. Attiecīgi viņš iznāca uz zonas līnijas un turpināja spēli. Seipls meklē komandas partnerus, met pustālu piespēli. Dombrovskis noķer un nē, tomēr veiksmīgi aizsardzībā spēlē Salaspils. Imants Ilgašs ļoti labi nolasa spēli un izsit disku. Orlovskis atrodas Sniķerim vidū. Sniķers atdod vieglu piespēli uz atpakaļ. Matīs nomaina pusi. Orlovskis atkal atrodas Sniķerim vidū. Atkal Matīs. Izskatās, ka šie spēlētāji ir sarunājuši kādu izspēli. Orlovskis tuvu zonai un Orlovskis piespēlē Jurginsonam. Un Jurginsons gūst kārtējo punktu Salaspils komandas labā. Rezultāts 7-1. Attiecīgi ir noslēdzies pirmais puslaiks. Un komandas var doties pelnītā atpūtā.
Esam atgriežušies spēlē. Spēle atsāksies pēc puslaika pārtraukuma. Šobrīd vadībā Salaspils juniori 7-1. Ogres Naitvačs, daudz kas pārdomājams puslaikā. Domāju, ka otro puslaiku viņi mēģinās sākt daudz rezultatīvāk, ar daudz lielāku intensitāti aizsardzībā. Jo, lai mainītu situāciju uz tablo, tas viņiem noteikti būs nepieciešams. Kā jau minēju, Salaspils izvēlējās pirmajā puslaikā aizsardzību, kas viņiem dod priekšrocību sākt otro puslaiku ar uzbrukumu. Ondrups meklē partnerus, atrod skatās Sniķers zonā un, diemžēl, neaizsniedz Sniķers. Bet, būtībā laikam vienīgā izvēle, kas Ondrupam bija atlikusi, jo skaits aizsargs jau bija droši vien ļoti tālu aizskaitījis. Tātad metējam spēlē ir 8 sekundes, lai izdarītu piespēli. Šo te laiku kontrolē metēja aizsargs, skaļi skaitot. Piespēle uz vidu, piespēle pa līniju, paspēja iezemēt, meklē partnerus, atrod, salauž pusi un, diemžēl, neveiksmīgi. Skatāmies, epizode beigusies bez soda, tātad disks pāriet pretinieku komandai. Jurginsons labi izvelk piespēli. Ondrups atkal centrā, atrod Sniķeri. Pustālā piespēle, Sniķers iedod Jurginsonam, un tas jau ir 8. Salaspils punkts. Iespējams, ik pa laikam redzat epizodes, kur spēlētājs noķer disku laukumā, pēc tam izskrien ārpus laukuma un atgriežas laukumā. Frīzbijā būtiskākais tverot piespēli ir pirmais kontakts ar zemi. Ja spēlētājiem lidojumā izdodas noķert disku un kaut vai ar pēdas galu piezemēt noķerto disku zonā vai laukumā, tas skaits iekšā. Ja viņš inerces dēļ izskrien ārpus laukuma, viņam jāatgriežas uz to pašu vietu, kur viņš šķērsoja laukuma līniju. Seipuls skatās, dod tālo piespēli, un Bernāns ļoti labi nolasa spēli un spēja uztaisīt aizsardzību. Droši vien pārāk vienkārši mēģināja spēlēt Ogre, pārāk zema piespēle, pārāk vienkārši pārtveram. Bernāns dabū pustālo piespēli, meklē partnerus, meklē, kur nomainīt pusi. Matīs dod zonā un neizdodas Ilgažam nofiksēt disku laukumā, attiecīgi punkts neskaitās. Disks pāriet pretinieku komandai. Kārtējo uzbrukumu mēģinās ievadīt Ogres spēlētāji. Šoreiz Seipuls spēlē drošāk, nomaina pusi un Ogrieve tikus līdz puslaukumā. Novikovs meklē partnerus un, diemžēl, nesekmīgs tvēriens, neizdodas fiksēt disku. Salaspils negaida, spēlē ātri, agresīvi, bet nepaspēja iezemēt disku laukumā. Spēlētāji laukumā pavadījuši jau ļoti ilgu laiku, noteikti ļoti noguruši. Skatīsimies, kā tas ietekmēs viņu tehnisko izpildījumu. Seipuls nomaina pusi, disku tver Novikovs, meklē partnerus, neatrod nevienu, nosvingos uz Seipulim. Beidzot neliels izrāviens uz priekšu. Atkal disks pie Seipuļa. Jasukēvičs meklē partners pa līniju. Nevar atrast, svingo atpakaļ Seipulim. Laba kustība no spēlētājiem, laba kustība uz priekšu, Seipuls tuvu zonai, meklē partners, diemžēl par asu piespēle. Neizdodas tvert piespēli. Tad redzam, spēlētāji ļoti lēni pārvietojas pēc diska, mēģina atvilkt telpu, mēģina sagatavoties nākamajām epizodēm Salaspils uzbrukumam, Ogre aizsardzībai. Salaspils ļoti vienkārši, jo vairākas reizes redzētu šādu izspēli no viņu puses. Būtībā skrējieni tendētu uz līniju.
Un Bērnāns nozog piespēli Ilgažam un spēja noķert 9. Salaspils punktu. Salaspils jau ļoti atslāvuši 8 punktu vadība. Nu, tas ir kaut kas droši vien negaidīts Ogres komandai, bet Salaspils esot uz viļņa pēc vakardienas fināla jaunatnes čempionātā turpina iet pāri saviem pretiniekiem. Nesekmīgi spēlējot pa līniju, pārāk asa piespēle, pārāk plaša piespēle, spēlētājiem neizdodas iefiksēt to laukumā. Ondrups Viegls spēlē uz vidu, atrod sniķeri. Un tad redzējām, Ogres spēlētājs it kā izsita piespēli, bet tā kā piespēle vēl nebija, tā kā disks vēl nebija atstājis Salaspils spēlētāja roku, tad tas skaitas izsis disks. Un Ogres spēlētājs arī to atzina, un attiecīgi disks pārgāja atpakaļ Salaspils spēlētājiem. Bet šeit ļoti labi aizsardzībā spēlē Dombrovskis. Skatīsimies, vai tas ir pacēlis Ogres spēlētāju garu, vai viņi spējas gūt savu otro punktu. Tad neliels tehnisks pārtraukums. Disks tiek ievadīts spēlē. Meklē vienkārši piespēli uz vidu neizdodas. Ondrups meklē, atrod atkal sniķeri pa vidu. Ļoti labi šis spēlētājs šodien ļoti daudz piespēles, ļauj saviem saspēles vadītājiem atdot uz vidu. Un atkal viņš spēlē, meklē partnerus zonā, atrod Ābeltiņu priekšā. Ābeltiņš pavisam tuvu un, diemžēl, nespēja fiksēt disku zonā Jurginsons. Izkrīt. Dombrovskis met tālo piespēli, meklē partneri. Un partnerim neizdodas nolasīt diska lidojumu, attiecīgi neizdodas noķert disku un gūt punktu Ogres komandai. Kārtējais garais punkts. Spēlētāji atkal droši vien ir ļoti noguruši. Skatīsimies atkal, vai kāda tas ietekmēs viņu tehnisko izpildījumu. Tā ir ļoti labi. Jurginsons savāc zemē krītošu piespēli, izglāba komandu. Ābeltiņš jau pie zonas un piespēle Matīsam un punkts. Jā, ne bez veiksmes šis punkts tika gūts Salaspilī, bet, kā mēdz teikt, veiksme palīdz stiprajiem. Tad Salaspils komandai redzam 4 maiņas. Tas nozīmē, ka kādam no iepriekšējā punkta spēlētājiem jāpaliek laukumā. Kāds droši vien būs noguris. Ogres komandai daudz garāks soliņš. Visdrīzākais tas viņiem dos lielu ārtavu sezonas turpinājumā. Neveiksmīgs pārmetiens Salaspils komandai. Disks lido tuvāk viņa aizsardzības zonai. Seipuls ievada spēlē. Jasukievičs atpakaļ Seipulim. Atkal meklē partneris pa līniju. Atrod Novikovu vidū. Un Bērnāns sekmīgi spēlē aizsardzībā, bet bija lidojumā kontakts ar pretinieku spēlētāju. Izskatās, ka visiem viss kārtībā, neviens nav cietis. Jā, spēlētāji saka, ka viss ir kārtībā viens otram un ir gatavi turpināt spēli. Tad Bernāns ātri virzās uz zonu. Nē, diemžēl Orlovskis neiedeva piespēli. Bernāns saņem piespēli, skatās, meklē partneri un atrod Ilgažu zonā. 11. punkts Salaspils labā. Uz tablo šobrīd 3 vieninieki, 11-1. Salaspils juniori vadībā pret Ogri. Salaspils junioriem šķiet jau vai no 2. vai jau varbūt pat 3. sezona pieaugušo čempionātā. Ogres komandai tikai viens no spēlētājiem, Seipuls Jānis, ir spēlējis vairākas sezonas pieaugušo čempionātā. Pārējiem tas ir pirmā sezona. Varbūt tas arī daudz ko izsaka.
sezonas beigām varētu būt daudz asāka spēle, bet Dombrovskis atrod Jasukēviču zonā un gūst Ogres komandas otro punktu. Tad vēl runājot nedaudz par noteikumiem, saņemot piespēli, spēlētājiem ir pēc iespējas ātrāk jāapstājas, nemainot savu kustības trajektoriju, un ar disku rokās spēlētājs nedrīkst pārvietoties. Viņš drīkst pagriezties ap balsta kāju. Balsta kāja līdzīgi kā basketbolā, paņemot bumbu rokās pēc dribla, viena kāja, ap kuru drīkst pagriezties, bet nedrīkst šo kāju atraut. Ja kāja tiek atrauta, tiek nosaukts nostaigāts, tas nozīmē, ka disks jāatgriež atpakaļ spēlētājiem, kuram tas bija. Salaspils izpilda ātru uzbrukumu un Orlovskis atrod zonā Ondrupu, 12. punkts Salaspils komandai. Par spēles formātu. Spēles ilgums 35 minūtes vai līdz 13 punktiem. Tātad komanda, kas gūs 13 punktus pirmā, ir uzvarējusi. Spēle sadalīta divos puslaikos. Puslaika pārtraukums vai nu pēc 20 nospēlētām minūtēm, vai arī, kad kāda no komandām gūs 7 punktus. Šobrīd rezultāts 12-2. Ogres komandai vēl pāris iespējas neļaut Salaspilī uzvarēt. Ļoti labi Dombrovskis atrod partneri laukuma vidū, atpakaļ Dombrovskim. Dombrovskis met zonā, cīņa augšā un Orlovskis ļoti atletiski nospēlē izsitot disku. Viņš arī būs tas, kurš ievadīs disku spēlē. Savas komandas saspēles vadītājs. Un būs līdz veiksmīga epizode. Iespējams, ka piespēle bija domāta citam partnerim, bet Orlovskis atrod zonā ābeltiņu, gūstot 13. punktu. Tādējādi spēle noslēgusies, rezultāts 13-2, uzvar Salaspils juniori.